Ir sestdienas vakars un ar tikko noliktām tiesībām braucu no Cēsīm uz Valmieru. Šajā brīdī man bija domas par PND koncertu, kuru apmeklēju Mākslas telpā malā, kā arī man bija domas par mājās nonākšanu. Tad, kad to visvairāk nesagaidīju, uz ceļu uzskrien stirna, man ļoti ātri šis nogurums pēc koncerta pārvērtās par ļoti lielu adrenalīnu sajūtu, kas lika man pagriezt stūri pareizā leņķī un izdzīvot autoavariju bez sekām. Šajā brīdī man ļoti paveicās, ka es pats un arī mašīnas pasažieri, kurus ved mājās, tikām sveiki un veseli. Atceroties autoavāriju, 50-gadīgais Jumiķis Jānis stāsta par bīstamo traģēdiju, no kuras par laimi tika veiksmīgi cauri. Bijām Ventspilī, tusējām, braucām mājās, es gulēju aizmugurē, un priekšā vēl viens cilvēks bija un šoferis. Un šoferis laikam iemiga, un tad mēs metām kūleni un šļūcām uz jumtu. Mašīnas šļūcot noārdīja autobusu pieturu un palikām kalniņā uz jumta. Tur šoferim bija bišķiņ piera pārsista nedaudz, un man plecs sāpēja. Tas arī viss. Tagad var pasmieties, ka tā tik veiksmīgi viss gāja, ka nebija nevienam nekas kāds traumas nekādas. Lai gan situācija bija diezgan veiksmīga, un par to tagad 30 gadus vēlāk Jānis var par to pasmieties, viņš atceroties sajūtas, ko izjūta attopoties pēc avārijas, nevarēja par to smieties, jo bija nobijies un šoka stāvoklī. Viņam bija bail par saviem draugiem, un viņš ļoti cerēja, ka viņi ir dzīvi. Atceroties šo atgadījumu, Jānis saprot, cik ļoti svarīgi ir pilnīgā koncentrēšanās un emocionālā stabilitāte brauciena laikā. Vairāk par to, kādi ir galvenie faktori un kas veicina autoavārijas uz ceļiem, tālāk stāsta auto un ceļu satiksmes eksperts Pauls Timrots. Par to šai valstī neviens nezina, jo neviens to nav pētījis. Nav datu. Policisti ļoti pavirši pieraksta avārijas vietu. Neko nemēra, nelieto nekādas tehnoloģijas, nepēra ne tā cilvēka kaut kādu situāciju pirms tam, vai viņš ir noguris braucis, vai viņš nebrešenāt dzēris, vai viņš nelieto zāles. Neviens neko nepēta, līdz ar to, ja kādi pieņēmumi par to, kāpēc te notiek avārijas, ir tikai spekulācija. Mēs varam katrs no savas pieredzes pieņemt, ka tas parasti notiek tad, kad mēs vai nu neesam fokusēti, vai mums ir slikts garstāvoklis, vai mēs esam noguruši. Bet tas noteikti ir kaut kāds daudzu kopumu summa. Ne jau par katru mūsu kļūdu liktenis mūs soda. Dažas kļūdas kļūst varbūt fatālas, bet lielākā daļa jau paslīd garām ar to, ka fuj paveicās. Šāds fuj paveicās atgadījums notika 54 gadu vecumā vēstures skolotājiem Andrim. Viņš par šo gadījumu runājot atcerās arī daudzus citus ekstrēmos gadījumus savā 20 gadu braukšanas pieredzē. Esmu piedalījies vienā avārijā, kuras es pat no mašīnas izlidojos ārā. Tiešām man izsit no mašīnas laukā, bet es tiku bez skrambas cauri. Man ir profesionāla autovadītāja pieredze pār pa 20 gadi. Es varētu stāstīt, jā. Ziemas braucamie apstākļi, slidenie ceļi, puteņi, tā, kad praktiski es pie stūres nevis sēžu, bet stāvu kājās, degunu piebāz pie priekšējā stikla, kad vienkārši apsēžoties savā beņķīs, ceļš izliekās kā balta siena pretī. Un tad tu piebāz degunu pie stikla, un tad tu redzi varbūt pāris metrus priekšā, un tad tu velcies, tā, lai tu vispār tikai kaut ko saskatītu. Tādi varianti bijuši. Ir bijuši varianti, kad kupenis sadzīts uz ceļa, tā, ka tu apstājies uz ceļa, notēmē kupenai pa viduc, jā, un tad ar ieskrējienu iztriecies kupenai cauri, un tad kāds notēmē uz nākšu kupenu atkal triecies, tiem pilnīgi tā kā triecieniem triecies kupenām cauri brauc, lai tikt uz priekšu, jā, vienkārši savādāk nevar tikt cauri, ja tu brauks mierīgi, tad tu iestiks tajā kupenā. Tā kā, ir daudz un dažādi ekstrēmi gadījumi bijuši uz ceļā. Caur šīm ekstrēmajām pieredzēm Andris ir kļuvis daudzreiz profesionālāks uz ceļa
un tagad zina, kā tādos ekstrēmajos gadījumos rīkoties. Lai gan šīs situācijas viņam rada iekšējo sašutumu un pat nopietnākos gadījumos bailes, viņš no tām tiek ārā bez nekādām traumām. Par nopietnības un autoavārijas biežumu statistikā piebilst eksperts Pauls. Tur mazliet staigā tas cilvēks skaits, kuri ir smagi cietuši vai kuri gājuši bojā. Tā kā to bojā gājušo ir mazāk, tad smagi cietušo ir vairāk. Tā kā tas vienkārši ir veiksmes jautājums, vai tu nosities vai apsities. Bet mašīnas kļūst arvien jaunākas, un tajās ir ļoti daudz šo drošības sistēmu, kur pats bremzē, kaut kāds līnija asistents, kaut kādi radari, kaut kāda adaptīvā kruīza. Līdz ar to pat braucot tikpat slikti kā pirms 20 gadiem, mēs šobrīd jau nenosistos. Vai tu nosities vai apsities? Situācijas dažādība un nopietnība ir daudzpusīga. Savukārt Pauls uzsver, ka nākot ar laiku mašīnas un situācijas uz ceļiem mainās, samazinot nelaimes gadījumu riskus. Tā kā, ja tev būtu basketbola laukumā salauzts parkets, gross sarūsējis un tīkls nokritis, tu varētu izmantot kādas tehnoloģijas gribi, tev būtu ļoti slikts basketbols. Tāpēc sākumā vajag sakārtot to visu infrastruktūru, kurā cilvēks pārvietojas pa to ceļu, un tad jau var sākt domāt kaut ko uzlabot. Paula teiktais parāda to, ka vēl joprojām Latvijai problēmas ar satiksmes un ceļa infrastruktūru, ko, manuprāt, ik viens šofērs, ieskaitot mani, ir pamanījis. Šī sliktā infrastruktūra turklāt arī vēl vairāk palielina negadījumu skaitu. No šāda tipa negadījumiem var izvairīties, ja tu esi pietiekoši pieredzējis. Ar ko atšķirās pieredzējis šofers no nepieredzējis šofera? Ir dažādas situācijas, un tev līdz ar to rodās tā pieredze, un pateicoties pieredzei, rodās tā kā situācijas paredzamība. Pieredzējis šofers spēja kaut ko uz priekšu vairāk paredzēt nekā nepieredzējis šofers. Tur tā starpība, jā. Slikta vai laba pieredze, no jebkuras pieredzes tu mācies. Andris pieredzi uzskata par svarīgāko veidu, kā uzlabot savu drošību uz ceļa un samazināt riska gadījumus. Viņam tā ir kārtējās reizes palīdzējusi izvairīties no avārijām, līdzīgi Andrim domā arī Pauls. Visprimitīvākais veids, kā uzlabot drošību, ir samazināt riska ilgumu un riska jaudu. Tātad braukt īsākus gabalus un lēnāk. Tas vienmēr palīdzēs, tas ir ļoti brutāli palīdzēs, vienkārši statistiski mazāk būs uz ceļa. Un nākamais ir spēt koncentrēties ceļam. Vienkārši neblendz telefonā, būt atbildīgam vadītājam, pavingrināties braukšanā pirms sezonas maiņas kaut kādā puslīdz slēgtā teritorijā, sadraudzēties ar savu to braucamo, un tad jau var skatīties.